Šodien mūzikas pašterapijā es vēlos parādīt mazu instrumentiņu, kas ir ļoti foršs un noderīgs, lai nomierinātu trauksmi un satraukumu. Tā ir kalimbā. Var izvēlēties pavisam ļoti maziņu vai lielāku. Šī ir vidējā ar 17 notīm, bet ir arī tādas ar 21 noti. Un, protams, paklausies, kā skan kalimba, jo viņas skan dažādi. Šī skan vairāk kā zvani. Bet ir tādas, kas skan vairāk metāliskāk. Tad izvēlies to, kur vairāk uzrunā tevi un tev patīk vairāk. Un tad izvēlies vai nu ļoti vienkārši dziesmiņu, ko tu iemācīsies nospēlēt, vai radi pats savu muzikālo motīviņu. Piemēram, es izdomāju tādu muzikālo motīviņu. Tāds vienkārši, bet izklausās ļoti skaisti uz kalimbas. Un tad nākošais ir, kad tu spēlē, dziļi ieklausies katrā notiņā un ļauj šai melodijai un notī tevi ieejāt tādā transam līdzīgā stāvoklī, tādā meditatīvā, mierīgā stāvoklī. Paņem savu motīviņu vai arī to vienkāršo dziesmiņu, bet tādu, ko tu vari viegli iemācīties un viegli spēlēt, un tev nav jāsatraucās par kvalitāti vai kā tas izklausās. Paņem šo fragmentiņu un spēlē un atkārto to vairākas reizes, līdz tu jūti, ka tavs satraukums ir pazudis. Savu motīviņu tu vari radīt jebkādu, paeksperimentēt, droši paspēlējies, bet ja, piemēram, tu vēlies līdzīgu kā es nospēlēju, tad tu vari paņemt, varbūt pamainīt citādākas tās nošu atstarpes, bet, teiksim, izvēlēties vienu noti, ja, kas būs pirmā nots. Tad izvēlēties kādu noti, kas skan augstāk par to. Tad atgriezties nospēlēt to pašu pirmo noti. Un tad kādu, kas ir zemāka par to noti. Un tad kādu citu notiņu, kas ir augstāka mazliet par pirmo. Un uzreiz nākošo aiz šīs notiņas. Un tad atkārto pirmo noti. Un to, kas ir zemāk par pirmo noti. Nu tas būtu piemēriņš, kā būvēt līdzīgu motīviņu, kādu es izveidoju, bet droši var izvēlēties dažādākos veidus spēlēties. Un vēl viens bonus ieteikumiņš, ja tiešām gribas būt ļoti radošam, tad var paklausīties un katrai notiņai piešķirt raksturu vai pat izdomāt tā kā stāstiņu. Nu, piemēram, do. Es teiktu, viņš ir tāds tā kā stabils, ja? Bet es viņam gribu piešķirt arī tādu raksturiņu, ka viņš ir mazliet rotaļīgs. Šādi droši radoši iesaisties, darbojies un ļauj katrai šī notiņai tevi ieejāt mierā un atslābināties. Un tas ir šodienas mans ieteikumiņš. Droši pamēģini, un ja ir vēlēšanās, padalies, kā tev gāja komentāros.